Mēs atvērsim apostuļu darbu grāmatu, 2. nodaļu, un nolasīsim no 41. panta. Apostuļu darbu grāmata, 2. nodaļa, no 41. panta. Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apostuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Visus pārņēma bailes, un apostuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību, un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu. Un viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Āmen. Mēs nolieksim galvas lūkšanām. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, ko varam baudīt. Mēs pateicamies par šo apostuļu darbu grāmatu, kurā Tu mums esi parādījis, ka Tu esi tas, kas ceļ savu draudzi. Un mēs pateicamies, ka varam redzēt šos draudzes pirmsākumus, kā šī draudze, kuru Tu veido, tika iedibināta, un kā šī draudze arī veidojās, attīstījās uz kādiem principiem, tā tika balstīta. Kungs, svētī mūs savā patiesībā, ka mēs to spējam izprast un arī pielietot savā dzīvē. Un mēs pateicamies patiešām, ka Tavs vārds, Kungs, ir dzīvs, un ka mēs spējam apzināties, ka mums citur nav kur iet, jo Tev pieder šie mūžīgās dzīvības vārdi. Un arī mēs lūdzamies, Kungs, pārveido mūsu sirdis, lai mūsu dzīve būtu arvien līdzīgāka Tev, Kungs. Palīdz mums ietērpties Tavā taisnībā un dzīvot pēc Tavas patiesības, Kungs, jo Tavi vārdi ir patiesība. Svētī uz to mūsu, Kungs. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mums ir dota ārkārtīgi liela žēlastība, ka Dievs mums ir dāvājis savu vārdu, kurš ir paša Dieva iedvests, kuru mēs varam lasīt, kurā mēs varam gremdēties un baudīt to, ko Dievs ir pasacījis, un arī redzēt to, ko Dievs vēlās redzēt mūsu dzīvēs. Ja mēs skatāmies un esam kristīgi cilvēki, mēs redzam to, ka draudzē ir visvērtīgākā vide, kur mēs varam atrasties. Nav vērtīgākas cilvēku kopas vides, kur jūs, kur mēs varētu atrasties. Un ja, piemēram, jums arī kaut kas draudzē nepatīk, tad saprotiet to, ka citas vides, kurās jūs atradīsieties, nav labākas. Jo draudzēs ir pats augstākais Dieva iestādījums, kur cilvēks var justies visdrošāk un kur cilvēks visvairāk var saņemt. Tāpēc draudzē ir ļoti liela vērtība, un paldies Dievam, ka Dievs mums ir devis tādu svētību, ka mēs varam iet pants pa pantam un smelties tur šīs Dieva patiesības. Un gribu teikt, ja mēs nesmeļam patiesību no Dieva vārda, tad mēs šo patiesību ņemam kaut kur citur, un Dieva vārds saka, kur ir tava manta, kur ir tavas vērtības, tur būs arī tava sirds. Un tas ir tikai ļoti loģiski, kur ir jūsu vērtības, tur būs jūsu sirds. Un to jūs paši tikai varat izvērtēt. Ja, piemēram, jūs mīlat naudu, tad materiālais labums jūsu dzīvē spēlēs ārkārtīgi lielu lomu, un iespējams jūs par naudu domāsiet ārpus draudzes, jūs par naudu domāsiet draudzē, jūs par naudu domāsiet gulēt, eļot, un par naudu domāsiet ceļoties.
Ja jūs mīlat šo dzīvi, ja jūs mīlat savu miesu, ja jūsu vērtība ir jūsu dzīvība, tad arī jūs nepārtraukti tieksieties pēc labākas veselības, jūs tieksieties pēc un sekosiet līdzi savai figūrai, jūs sekosiet līdzi savam ārējam izskatam, jūs sekosiet līdzi krunkām, kuras ir parādījušās uz jūsu sejas. Jūs sekosiet līdzi savam apģērbam, jo tā būs jūsu vērtība. Ja jūs turēsiet savu dzīvību augstāku par Dievu patiesību. Ja jūsu vērtība būs jūsu darbs, tad arī jūs nepārtraukti domāsiet par savu darbu. Kā šos metrus tur izmērīt, kā kilogramus saskaitīt un tā tālāk. Ja jūs esat laukstrādnieks, tad jūs domāsiet par to, kas būtu sējams šodien, kas rīt, kas parīt un tā tālāk. Un bieži vien to mēs redzam arī pie ticīgu cilvēku dzīves, kad savu darba dēļ bieži vien cilvēki, viņiem nav laiks atnākt uz baznīcu. Un tas tikai parāda to, kādas vērtības nosaka tavu dzīvi. Un ja šī vērtība ir augstāka par Dievu patiesību, tad jūs par to nepārtraukti domāsiet. Ticīgam cilvēkam ir savādākas vērtības. Ticīgs cilvēkam ir citas tieksmes. Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā 47. pantā ir sacīts, kas no Dieva ir, tas dzird Dieva vārdu. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Ja cilvēks nedzird Dieva vārdu un neatsaucās Dieva vārdam, tad viņš nav no Dieva. Jo ticīgam cilvēkam ir viņš dzird Dieva vārdu un viņš Dieva vārdam grib atsaukties. Viņš grib uzņemt Dieva vārdu, viņš ir gatavs panest grūtības, lai paliktu Dieva vārdos. Un ticīgs cilvēks ļoti skaidri saprot, kad Dievs runā. Viņš to ļoti ātri tver. Ticīgam cilvēkam nevajag pierādījumus, ka tas ir Dieva vārds un ka Dievs uz to aicina. Ticīgs cilvēks skaidri saprot to, kad Dievs runā. Un tāpēc pirmā lieta, mēs šodien vēl paskatīsimies piecas lietas, kas veido veselīgu draudzi. Pagājušajā reizē mēs apskatījām 5 lietas, un šodien mēs apskatīsim vēl 5 vērtības, kas veido veselīgu draudzi. Es nedaudz jums atgādināšu pagājušās svētdienā, ko mēs minējam, un pirmā lieta bija tā, ka mums katram vienam ir jāuzņem Dieva vārds. Veselīga kristietība nevar veidoties, ja cilvēks neuzņem Dieva vārdu. Ja jums nav Dieva vārds, jūs dzīvosiet no kaut kā cita, un jūs noteikti grēkosiet. Ja jūs nesapratīsiet Dieva gribu, jūs nebūs spēka no kā dzīvot. Un jūs noteikti ņemsiet dalību ar šo pasauli. Otra lieta, ka mums ir jābūt paklausīgiem Dieva vārdam. Un tas ir tikai loģiski. Ja mēs uzņemam Dieva vārdu, mums ir jāmācās būt tam paklausīgi. Ja mēs nepaklausām Dieva vārdu, tad tas, ko mēs zinām no Dieva vārda, viņš nenes mūsu dzīvē nekādu absolūti labumu. Tieši otrādi, viņš nes mūsos tikai ļaunumu, mūsu uzpūtība un mūsu egoisms tikai aug. No mūsu pārlieku lielām zināšanām. Tāpēc katru reizi, kad mēs sanākam kopā, mūsu mērķis ir
Mūsu mērķim ir jābūt tādam. Dzirdēt Dievu vārdu, paklausīt Dievu vārdam. Mācīties praktiski to pielietot savā dzīvē. Jo jūs Dievu vārdu dzirdat un to nepielietojat praktiski savā dzīvē, tad jūs Dievu vārdu neesat dzirdējuši. Trešā lieta ir, ka mums ir jārūpējās par jaunadzimušiem kristiešiem. Mēs to ļoti smalki pagājušajā reizē apskatījām, ka mums būs jāuzņemās šī atbildība. Panest citu vājības, skatīties citam uz citu augstāk par sevi, palīdzēt citam pieaugt Kristu. Ceturtā lieta bija tā, ka mums ir jāpastāv veselīgā apostuliskā mācībā. Un piektā lieta bija, ka mums ir jāveido kopēja sadraudzība. Sestā lieta, šodien tā būs pirmā, mēs šeit izlasām apostuļu darbos, tie pastāvēja apostuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā. Un pirmā lieta – evaņģēlija nostiprināšana savā dzīvē. Tā nav vienkārša maizes laušana, kas šeit tiek pieminēts, ko Pēteris šeit apostuļu darbos piemin, ko Lūka ir pierakstījis. Bet tā ir sev atgādināt evaņģēliju un nostiprinot to savā dzīvē, un tie ir mūsu paša Kunga Jēzus Kristus vārdi. Ikreiz, kad jūs maizi laužat, to dariet mani pieminēdami. Un maizes laužot, mēs pieminam viņa dzīvi, viņa nākšanu pasaulē. Mēs pieminam viņa mācību, mēs pieminam viņa ciešanas, viņa karstās lūgšanas, viņa nāvi un viņa augšām celšanos. Ja jūs esat ticīgs cilvēks, jūs satrauksieties par to, lai patstāvīgi uzņemtu sevi evaņģēliju, ja jūs esat kristīgs cilvēks. Ja jūs neesat ticīgs cilvēks, jūs nekad par to nesatrauksieties. Un, lai nostiprinātu evaņģēliju sevi, evaņģēlijs ir jāuzņem sevi. Vēl vieniet, ja jūs esat ticīgs cilvēks, jūs izvairīsiet un noārdīsiet katru barjeru, kas traucē jums uzņemt evaņģēliju, kas traucē jums nākt uz draudzi, kas traucē jums būt ciešākās attiecībās ar Kristu, ar brāļiem un māsām, kas traucē jums būt kopā ar ticīgiem cilvēkiem. Jūs noraidīsiet tenkas, nogriezīsiet ceļu jebkurai barjerai, lai dzīvot evaņģēliju cienīgu dzīvi. Trešā lieta, lai nostiprinātu sevi evaņģēliju, jums, ja jūs esat kristīgs cilvēks, jūsu nodošanās draudzē būs pirmajā vietā. Un tas ir tikai loģiski. Katram ticīgam cilvēkam draudze ir pirmā vietā. Jo ticīgs cilvēks apzinās, ka tā nav vienkārša ēka, tā nav vienkārša cilvēku kopa, bet ka tā ir reāla Kristus miesa, ko Dievs ceļ, ka Dievs ceļ savu draudzi. Vēl, ja jūs esat kristietis, jūs esat patiesas kristietis, jūs saglabāsiet savu uzticību attiecībās pret Dievu. Jūs saglabāsiet savu uzticību attiecībā pret draudzi. 1. Jāņa vēstulē 2.17 teikts, pasauli iznīkst un viņa kārības iznīkst, bet kas dara ap Dievu prātu, paliek mūžība. Tātad pirmā lieta, ja mēs vēlamies, ja mēs atzīstam sevi par kristiešiem, mums ir jānostiprina
sevi evaņģēliju. Un to mācekļi, šeit ir rakstīts, ka mācekļi to darīja ik reizes, kad viņi sanāca kopā. Viņi lauza maizi tādējādā veidā, pieminot un nostiprinot sevi evaņģēliju. Un to arī mēs šeit kopā sanākuši darām. Otra lieta, ko mēs šeit tādā lielāku redzam, ir tie pastāvēja kopējā lūkšanā. Un tā ir viena no svarīgākām daļām mūsu kristīgajā dzīvē. Kādreiz cilvēki atnāk uz draudzi, viņi pieskrien pie mācītāja vai pie kāda garīgāka brāli vai pie garīgākas māsas un saka, aizlūdz par mani. Un es jums gribu šeit pateikt kādu lietu. Es par jums varu arī paēst. Varu? Tāpēc mums ļoti skaidri ir jāapsot lūkšana, tas ir jūsu ēdiens. Kad jums ir ļoti skaidri jāapzinās šī nepieciešamība, kad caur lūkšanu jūs stipriniet savas attiecības ar Dievu. Lūkšana tā ir pielūgsme, kopējā pielūgsme, ko mēs šeit darām, ka mēs noskaņojam katrs viens savu prātu un savu sirdi uz Dievu. Šodien daudzās draudzēs pielūgsmi, lūkšana, ko mēs redzam, tā nav pielūgsme un lūkšana, bet tā ir vienkārši prezentācija. Vienkārši prezentācija. Kādreiz es esmu redzējis afišu, nāciet uz pielūgsmu, dziedās tādu un tāds un tāds dziedātājs. Bieži vien šie dziedātāji pat nav kristīgi cilvēki. Viņi vienkārši pieaicināti no pasaules. Viņa šāda pielūgsme nav pielūgsme. Tā ir vienkārša prezentācija. Patiesa pielūgsme ir veselīga mācība. Pareiza pielūgsme tā ir pazīt to, ko tu pielūdzi. Pareiza pielūgsme ir paklausīt tam, ko tu pielūdzi. Pareiza pielūgsme ir veidot dzīves, nopietnas attiecības ar to, ko tu pielūdzi. Tā ir pielūgsme. Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā pats mūsu kungs ir sacījis, stunda nāk un ir jau klāt. Kad īstie dievlūdzēji pielūgs mani garā un patiesībā. Garā un patiesībā. Un mums ir jāveido šīs attiecības, jo pielūgsme ir mūsu vissvarīgākā dzīves daļa. Ko tā dod mūsu dzīvē? Kopēji pielūgsme dod, mīļie, prieku. Skatiet, izlasiet šeit 46. pantā, mēs izlasām. Viņi mēdzēja dienas vienprātīgi sanāk templī un pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm. Viņa pielūgsme sagādāja viņiem ārkārtīgi lielu prieku. Tas nebija tāds vienkāršs prieks, bet tās bija gaviles. Un šeit jūs varat izvērtēt savu dzīvi, kad jūs nākat un jums ir jālūdz savi ceļi ar draudzi kopā. Vai tas sagādā jums gaviles? Vai tas jūs vienkārši apgrūtina? Otra lieta, ko dod patiesa pielūgsme. Patiesa pielūgsme dara mīkstu mūsu sirdi. Un tas ir tikai loģiski. Kad ir patiesa pielūgsme. Es pat sekoju līdzi, kad brāļi lūdz, māsas lūdz. Es sekoju līdzi viņu lūgšanām. Es redzu, par ko sāp viņu sirds. Es redzu to, par ko ilgojās viņu sirds. Un tas dara mīkstu manu sirdi. Ka man arvien vairāk gribās iedegties priekš Dievu patiesības, lai to arvien vairāk uzņemtu savā sirdī. Mana sirds kļūst mīkstāk. Vēl patiesa pielūgsme pasargā mūs no ienaidnieka.
Šeit patās apastuļu darbos 4. nodaļā, 31. pantā mēs varam izlasīt, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Viņi beidz lūgt Dievu, un visa tā vieta nodrebēja. Kad ienaidniekam tur nav vietas. Vēl patiesi pielūgsme dod drosmi. Mēs redzam, kad viņi lūdza, viņi bija drosmes pilni. Un tas viss notika no patiesas dzīves pielūgsmes. Mīļie, pielūgsme nevar būt atrauta no mūsu dzīves. Apostols Pāvils raksta savās vēstulēs: lūdziet bez mitēšanās Dievu. Un veselīga draudze pastāv. Evaņģēlija nostiprināšanā. Un veselīga draudze pastāv kopējā pielūgsmē. Ne prezentācijā. Bet ka mūsu skats ir atrauts no mums pašiem un ka mūsu skats ir pacelts uz Dievu. Vēl vairāk es gribu pateikt. Pielūgsme ir tā daļa mūsu kristīgajā dzīvē. Viņa vai nu ved pie Dieva, vai nu viņa ved projām no Dieva. Un bieži vien pielūgsme tas ir uzbrukums Dieva slavai. Un kā tas notiek? Tas notiek tad, kad pielūgsme ir nepareiza. Tas notiek tad, kad dievkalpojumi ir cilvēkcentriski. Tas notiek tad, kad Kristus nav centrā, bet cilvēks ir galvenā vērtība. Tā ir Dieva goda apzakšana. Bet Dievs savu godu nevienam neatdos. Trešā lieta, lai veidotos veselīga draudze, ko mēs šeit redzam, ir cieņa pret kalpotāju. Ļoti nopietna sadaļa mūsu kristīgajā dzīvē. 43. pants. Visus pārņēma bailes un apastuļi darīja daudz brīnumu un zīmi. Varbūt jūs kādreiz pārskienat tam pāri, jeb arī lasot šos pantus, jūs gribat uzņemties darīt brīnumus un zīmes. Bet mēs redzam to, ka šis vārds mums skaidri apliecina, ka pats Dievs apstiprināja apastuļu autoritāti. Ja mēs skatāmies viņu dzīve, viņi bija vienkārši zvejnieki. Tur viņiem apkārt bija daudz ietekmīgāku un iespaidīgāku cilvēku, rakstu mācītāji, bauslības pazinēji, saduķeji un farizēji, kuri bija tautas elite. Un kurš gan gribēs klausīties tādos vienkāršos zvejniekos, muitniekos un grēciniekos. 9. nodaļā, kur Jēzus dziedināja kādu aklo, un tas sāka mācīt farizējus un rakstu mācītājus, un viņi teica: ko tu mums te māci viss savos grēkos atrodamies? Ko tu mums te māci? Bet šeit pats Dievs apstiprināja viņa autoritāti. Apstiprināja viņa spēku ar brīnumiem un zīmēm. Kad nevienam cilvēkam, kas klausījās Pētera vārdos, viņiem nebija nekādas šaubas. Dievs runā. Tā saka tas kungs. Kā tas notiek šodien? Kā Dievs šodien apstiprina mācītāju autoritāti? Tas notiek caur svēto garu un caur Dievu vārdu. Mēs skaidri Dievu vārdā lasam to, kādam ir jābūt mācītājam. 1. Timoteja, 2. Timoteja, Tita vēstule. 2. Timoteja 2.15. Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca,
patiesības vārdus. Tāds var būt par mācītāju. 2. Timotejam 4:2. Pasludini Dievu vārdu, uzstājies laikā, nelaikā, norāja un brīdini, paskubina ar visu pacietību un mācību. Tas ir tas, ko mēs darām. Paskubinam, norādām uz Dievu vārdu autoritāti, brīdinam, norājam. Bet draudze nevarēs pastāvēt un nevarēs būt veselīga draudze, ja jūs nepieņemsiet mācītāju autoritāti. Ja jūs tas tāpatās bija, kad Tesaloniķiešu draudzi Pāvils dibināja, un viņš saka, jūs uzņēmat mūsu sludinātos vārdus ne kā cilvēka, bet kā Dieva vārdus. Lūk, kā jums ir jāuzņem izskaidrojošs svētruni. Ne kā cilvēka vārdus, bet kā Dieva vārdus. Protams, pārbaudot rakstos, vai tas tā ir. Un šeit ļoti skaidri mēs redzam 43. pantā. Visus pārņēma bailes un apastuļi darīja daudz brīnumu zīmu. Cilvēki viņos klausīja. 4. lieta, ko mēs šeit varam redzēt. Starp ticīgajiem valdīja upurējoša mīlestība. Pirmie kristieši dega mīlestībā. Un tāda ir draudze, ko mīļie vada Svētais Gars. Draudze, kur dzīvo mīlestībā. Viņi ļoti skaidri apzinās Kristus augstāko bausli, mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Viņi brīvprātīgi dalījās ar to, kas viņiem bija. Materiālisms ieņēma viņiem kādu otro vietu viņu dzīvēs. Protams, viņi necēla komunismu. Mēs redzam to, ka pa mājām viņi lauz maizi, viņiem bija savas mājas. Bet kuri spēja nodoties, viņi nodevās ļoti dziļi, pat pārdodot savus īpašumus. Šodien mēs redzam tādu parādību, ka bieži vien ticīgi cilvēki lielās par to, pārdev to, nopirks šo, iegādājos to un tā tālāk. Viņiem nebija šādas vērtības. Viņi redzēja, ka draudzē ir vērtība. Ka draudze ir augstākā vērtība, kāda var būt uz zemes. Ka viss apkārt, kas ir, tas ir tikai laicīgs. Pasaule pāries un viņa kārības. Pasaule pāries un visas pasaules spožums pāries, bet Dieva vārds un Dieva patiesība pastāvēs mūžīgi. 5. lieta, ko mēs šeit redzam. Viņu vidū valdīja īpaša atmosfēra. 46. pantu vēlreiz nolasam. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavelēm un vientiesīgu sirdi. Pirmkārt, jau viņi ikdienas mēdza vienprātīgi sanākt templī. Viņi bija pilni sajūsmas un pilni svētā gara prieka. Protams, draudzē vienmēr būs arī kāds viltus ticīgais, vienmēr būs kāda nezāle, kas traucēs jūsu izaugsmei un briedumam. Bet šeit mēs redzam to, ka maksimāli mācekļi, kuri pieņēma Kristu, viņi maksimāli bija pietuvojušies tam ideālam, ko Kristus bija nolicis. Maksimāli bija upurējušies šie cilvēki priekš Dievu. Un mēs redzam, beigās mēs redzam to, kāds tam visam bija rezultāts. Tas ir tas, ko mēs redzam, ko Dievs grib svētīt.
Tā ir draudze, ko Dievs vēlās svētīt. Draudze, kura uzņem vārdu, kura paklaus vārdam, kura rūpējās par jaunadzimušajiem. Draudze, kura kop kopēju sadraudzība. Draudze, kura stāv apastuliskā mācībā, kura stāv kopējā pielūgsmē, kura rūpējās viens par otru. Tā ir draudze, ko Dievs grib svētīt. Mēs izlasām pēdējo pāntu, vienkārši viņam vajadzētu satriekt jūsu sirds. Slavēdami Dievu, viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņam tos, kas tika izglābti. Tas bija kaut kas pārdabisks. Tāpēc, ka šie cilvēki bija gatavi uzņemt rūpes par citiem. Šie cilvēki bija gatavi atraut skatu no sevīm un pacelt to uz Dievu. Un es iesāku šīs 10 lietas ar to, mīļa, kā jūs redzat draudi, kā jūs to uztverat? Vai šādā veidā jūs viņu uztverat? Un otra lieta, ko es uzsvēru, ko mēs draudzē ienākot ienesam? Kādu svētību mēs atdodam? Ja jūsos ir šīs 10 lietas, ja jūs šādi izturaties pret draudzi, jūs to ceļat. Bet ja jūs tā neizturaties, jūs to neceļat, jūs to ārdat, jūs to postat. Tāpēc paiet pa šo strautiņu uz augšu un paskatieties, kā draudze tika iedibināta, uz kādiem principiem viņa veidojās un kādus principus Dievs vēlās svētīt. Un lai Dievs mūs visus stiprina uz to, kad mēs tajā stāvam. Un Dievs darīs brīnums mūsu vidū. Lai Dievs uz to svētī. Āmen.